Ja vēlaties kļūt par asins donoru un ziedot savas asinis, bet nevari saņemties un atrast laiku, lai aizbrauktu līdz valsts asins donoru centram, tev ir iespēja pierunāt savu uzņēmumu vadību un organizēt donoru dienu uz vietas. Valsts asins donoru centra speciālisti dodas arī plānotos izbraukumos pēc uzaicinājuma. Mēs lūdzam donoru dienu pie sevis rīkot, ja kādam uzņēmumam, ka vismaz būtu 30 cilvēku. Vismaz. Tāpēc, ka ne visi varēs nodot asinis arī. Šodien jau pieejams arī visi nevar nodot asinis. Bez kaut kādas vainas ir, tā kā vismaz. Pat cik mūsu brigāde 12 cilvēku ir, tā kā, ja mēs brauksim uz kādu 15, nav izdevīgi. Donoru diena notika arī dienas redakcijā, ļaujot Diena TV izpētīt, kā notiek asins ņemšana. Vispirms jānokārto formalitātes. Jāiepazīstas ar informāciju donoram, jāuzrāda pase un rūpīgi jāaizpilda anketa. Pēc tam laborants nosaka asins grupu un hemoglobīna līmeni. Pēc tam jādodas pie ārsta, ar kuru var konsultēties un uzdot jautājumus par savu veselības stāvokli un gaidāmo procedūru. Pirms asins došanas donors saņem arī obligātās vieglās brokastis, siltu tēju un cepumus. Pati asins noņemšanas procedūra no ēnas ilgs 6 līdz 10 minūtes. Tās laikā noņem asins standartdevu 450 ml un 30 ml analīzē. Nodotās asinis nonāks Latvijas slimnīcās, kur tās bez maksas saņems slimnieki. Tas man liekas tā ļoti skaisti. Tas ir tā morāli, tā ļoti jauki. Tas ir viens un otrs, tas, ka es jau kādu laiku gribēju nodot asinis, bet nekad nesanāk, jo slinkums iet uz kaut kādām slimnīcām un kaut ko meklēt, tāpēc ir ļoti labi, ka šeit atbrauc un viss tā var beidzot aiziet. Pēc procedūras donors saņem kompensāciju pusdienām un izziņu par brīvdienu, kā arī morālu gandarījumu par labi padarītu darbu. Ivo Leitāns, Jānis Palkavnieks, Diena TV.